Labrīt, labrīt! Es atrodos Amsterdamas lidostā, un mans ilgi gaidītais atvaļinājums var sākties. Es došos uz Bali, bet sākumā pieturvieta Ķīna. Ladies and gentlemen, our aircraft will be landing shortly. Please make sure seatbelts can be fastened and your devices are flyable or power off. Thank you. Cabin crew, please prepare for landing. 15 metro biļeti uz Guangzhou. Zaļais žetoniņš ir biļeti. Izgāja tālāk. Dosimies tālāk uz metro. Esmu Guangzhou centrā. Un šeit ir gandrīz 9 no rīta, bet Latvijā ir 4 naktī. Man jāiet kafiju iedzert, lai būtu možāks prāts. Panju rajons, es ceru, ka es izrunāju pareizi, jo ķīniešu valodu es nemāku, atrodas Guangzhou dienvidos, un tā ir vieta, kur satiekas senās tradīcijas un mūsdienu ikdienas dzīve. Turp braucu, lai apmeklētu Baomo dārzu, bet pa ceļam varēja pavērot vietējo iedzīvotāju ikdienu. Apstīsim, kas te labs. Kādas milzīgas zivis. Visas grib ēst. Nav šodien barotas. Piedodiet, man nav ar ko jūs barot. Tik labas. Tagad tiltiņi, kā jau ķīniešiem. Izrādās tās zivis visur peld no vienu uz otru, un kad cilvēks pienāk, tā viņas visas ir klāt ar mana mutēm. Mazliet apšakarējiens. Katreiz pieeja nabadzīgs domā, kad es viņus barošu. Zivju dīts riktīgais. Slikta mūzika, fonā iet.
Wow, kāds milzīgs putns! Man šķiet, ka šis parks neliks man vilties, kad būs daudz pārsteigumu. Viņš smaržo. O jā, milzīgās puķes. Es nezinu, kas tās tādas ir. Pirmo reizi tādas redzu. Man šķiet, ka tas ir tas tur. Ūdensrosis vispār. Maigi. Smaržo. Un es nesaprotu, kas ķīniešu valodu. Bet, ja es saprastu, tad es noteikti zinātu, kas ir tas pa koku. $600 gadus veci. Dod man savu spēku. Wow! Parasti šīs te lampas sarkanā krāsā, bet kur gan nav teicis, ka nedrīkst būt rozā. Jā. Šeit ļoti daudz transporti, mašīnas, skūteri ir elektro, un viņus neidzird, kad viņi brauc. Un viņi pat īsti gājējis arī nelaiž pie zaļās gaismas, ir ļoti uzmanīgi, un tašam jābūt, kad šķērso ielu. Un man ir nācies pabraukt arī ar metro. Varu teikt, ka viņi izskatās kā tādi zombiji, jo viņi ir ierakušies savos telefonos visi. Bet, es ļoti atvainojos, ja es kādu aizskāru, jo es reku viņu mīļākie apavi krokši. Es ļoti atvainojos, es kādu aizskāru, jo es nerunāju par pilnīgi, protams, visiem. Varbūt tas ir tikai šitajā pilsētā.
vietējiem īstenībā nav tā, ka baigi patiktos, kad viņi tiek filmēti. Viņi ir ļoti tālu uz to diezgan skeptiski skatās. Bet es cenšos ievērot viņu privātumu, tiem, kam nepatīk. Tos es necenšos filmēt arī. Un īstenībā viņi uz mani skatās, pieņemsim metro, viņi ļoti uz mani skatās. Citas tantiņas pat ieraugot, ka es blakām viņām stāvu. Viņas vienkārši paņem un viņām nav maskas. Un tad viņas roku tur sev klāt mutei. Un degunām viņas vienkārši baidās, ka no manis kaut ko saķers. Vietējās panskas. Pirms es šeit atbraucu, man likās, ka šie cilvēki paši mēdz visu fotografēt, visu filmēt, bet īstenībā šeit es to neredzu tā, ka viņi visu baigi fotografētu un filmētu. Un viņiem taisnotkārt nepatīk, ka kāds viņus filmē un fotografē. Tas liekas dīvaini, jo Eiropā, kad viņi atbrauc, man liekas pavisam savādāk. Būvējas, remontējas, viss notiekās. Man nav nejausmas, vai es tur drīkst iet, bet laikam pār tiem vadiem es varu kāpt pāri. 工厂倒闭，工厂倒闭，品牌包包大甩卖。 Laiks gan varēja būt labāks, mazliet lietains, bet par laimi negājuši baigi. Es cenšos atrast kaut kādu gājēju ielu, laikam šī ir tā vispār, jo ir kaut kādi tirgotāji. Man nav nejausmas, ko nozīmē, kad viņi ar tām savām kā tādam rociņām plaukšķina visu laiku, kaut kāda plasmasi rokās ir. Es nezinu, kas tie tādi ir un kāpēc viņi tā dara, kur taisnīgi priekšā viena meitene to dara, man nav nejausmas, kas tāds ir. Un kāpēc viņi to dara, lai pievērsta uzmanību vienkārši, vai mušas dzenā. Es tiešām nezinu. Te atrodas slavenās burbuļu tējas, kā arī kokosrieksti. Es nemaz nezināju, ka viņi dzer kokosriekstus šeit. Tā pastīsimies, kas vēl atrodas. Visādi iesmiņi. Gan gaļas, gan zivis. Tu izvēlies, kuru gribi, un tad viņi tev pagatavos. Varēja arī redzēt, kur 8 kājus pat, saldējumi, bet es negaršoju, tāpēc, ka laukā nebija tik karsti. Un liekas, ka desas pat var pagaršot. Reku suši. Vismaz man šķiet, ka tas ir suši. Dīvaini tas, ka viņi sacelt piramīdas formām. Un slavenie ķīniešu pelmeņi. Esmu Eiropā viņus garšojusi. Man patika. Un dažādi tarakāniņi. Brauc uz Ķīnu viņus nobaudīt. Ja kāds grib kaut kādas austeres paprovēt, tad šeit arī viņas var ēst.
lielākie garzeļu cienītāji. Drausmas. Tādi man galīgi nē. Svaigie augļi. Wow. Visādas desas. Ne tikai visādi tarakāni, ko ēst, bet arī saldie. Es vienkārši tagad klaiņoju uz Dullo bez īpašiem mērķiem. Un mans mērķis pat nav nekādas tarakānas pagaršot. Šie gan piemīlīgi podziņi. Hello. Man patīk, ka viņi brauc vienā rokā tur lietu sargu, otrā stūri. Un tā viņi pārvietojas, kad lietus līst. Šeit jau izstās mierīgāka satiksme uz tiepakātiem. Tā, došos uz, laikam, dārzeņu tirgu. Burkāni, kukurūza. Kāds kaut ko kastroļos sagatavojas. Man nav nejausmas, kas ir šie tādi. Kas tie tādi ir? Vienīgais no šī visa, ko es pazīstu, ir olas. Ak, jau. Šādi izstās mušu dzenētāji. Ui! Nezinu, kas tie tādi. Šie ir... Nav nejausmas kas. Arī trauku veikals. Es šajā tirgu jūtos apmaldījusies. Šie ir durjani. Šitos es gan pazīstu. Bet es vēl aizvien neesmu nobriedusi, lai viņus pagaršotu, jo viņi trakoti smird. Līčies.
šie jau līdzīgi Eiropai. Varbūt kādam dzīvu vēl vajag. Manā nejasmas, kāpēc viņš bļauj. Tā tikai tomāti, bet nav tomāti. Varbūt, nezinu. Dažādas salātu lapas. Jā, var arī tā, ja nav lietusargs ar maisiņu galvā braukt. Kāpēc ne? Zīvis peldās. Vēl dzīves, tātad svaigas būs, kad nopirksiet. Nav nejausmas, kas tie tādi ir. Au! Tad izpeļķēja kā. Nu, šeit jau vairāk zināmie augļi. Bet smuki izkārtots. Saldumi visādi. 佢買呢啲生雞㗎係嘛？睇到過㗎，佢食過佢有幾波白㗎，幾波白定白㗎。Kaut kādas riktīgi lielas būkas.鹹蛋酥喎，俾半斤咗，半斤。Vietējiem, laikam viņas garšo. Oho, eļļa. Nezinu, cik ilgam laikam pietiktos. Došu sēst tipisko Guangzhou virtuvi nobaudīt. Nezinu, kā garšos vēl, bet cerams, ka viņi man pasniegs ļoti ātri ēdienu, jo man nav īsi daudz laika. Lietus vēl līst man te. Zivis. Viņu tipiskās lampas. Šoreiz nav sarkanā krēslā, bet oranžā.
Kādi man gatavo tēju. Pavisam savādāk kā Eiropā. Īsti es nezinu, kurš šķidrums man būs jāatcer beigās. Apmazgāt traukus visu laiku. Tas izsaka. Laikam. Tur tādos mazos ļudiņus. Čau! Pastāstīšu nedaudz, kā šeit viss notiekās ar ēdienu piegādi. Aplikācijā visu pasūta. Caur aplikāciju viss notiekās. Angļu valodu viņi nezina, bet viņi ļoti laipni ir un nāk pretī caur tūkotāju. Viss te notiekās ar ārzemniekiem. Īstenībā es vienīgais ārzemnieks šeit esmu. Tātad šeit ir arī, ko es pasūtīju. Tiklīdz atnes man pasūtījumu, uzspiež zīmodziņu sarkano. Kā redzams, es esmu saņēmusi jau 2 pasūtījumus, bet vēl jāgaida uz pārējiem ir. Un šādus brīnumus man tagad atnes. Es nezinu, kā viņi garšos. Šis izstāsta kaut kas ļoti stiprs, bet būs jāmēģina. Šis ir fritēts tofu. Te jābūt dārzenīšiem, pildītiem, bet tofu ir garšīgs. Gaidu nākamos brīnumus savu. Šitā jau kā tāda bulciņa. A few moments later. Es jau dažādas lietas te pagaršoju. Te ir garnelis, kuras es ļoti spēc pasūtīju. Es neēdu garnelis. Visgaršīgākais ir šis tofu, kas vidū ir kā tāds mīksts siers, ļoti garšīgs. Es nezinu, kas ir šīs pa bulkām. Izstāsta, ka man no šī visa trauka jāēd, jo mans trauciņš ir par mazu. Bet pats labākais ir, kad nav nevienas salvetes uz galda. Un izskatās, ka nevienam te nav salvetes. Es nezinu, kā viņa mutes lauka. Piedurknēs varbūt tas. Nav nejausmas. Es pat nezinu, kā lai šito lielo bumbu. Es dabūnu. Ak, jā. Nevar dabūt. Es mēģinu viņu noplēst. O, jā. Viegli tāda saldena. Tas vidus tāds, īstenībā redzot visus tos tarakānus, tā bailīgi ēst kaut ko. Bet cerams, ka es neuzraušos ne uz ko trapu. Pirmo reizi mūžā atstāju tik daudz ēdienu, un īstenībā es nesagaidu vēl vienu pat zīmodziņu, bet es jau samaksāju par ēdienu. Ko es pēc šī visa varu saprast? Ķīniešu virtuve, diemžēl, nav priekš manis. Tas ir kaut kāds izaicinājums. Cits par citu krāšņāks kuģītis brauc. Lai redzēju, kā patīk izcelties. Bet turistam kopumā šeit ir ļoti grūti, jo iebraucot, ja tu neesi bijis vispār Ķīnā, tas ir kā Morzas ābeces, jums teikšu. Visi tie QR kodi un aplikācijas, ar kurām ir jānorēķinās par kaut ko, ja tu pieņemsim, nezinu, pēc kafiju vai vienalga, ko maizīti kaut kur, vai kaut vai ūdens pudeli, tev jābūt ir viņu aplikācijai, ar ko tu noskanē, un tad ar QR kodu tu samaksā.
skaidra nauda šeit vispār nav vajadzīga, jo viņi to vispār neizmanto. Un vēl turistam šeit ir ļoti grūti, tāpēc, ka viņi angļu valodu ļoti maz zina. Viņi it kā, ja kaut ko pajautā, viņi ir laipni, viņi mēģina tev palīdzēt, bet viņi atbild savā valodā. Un tad tāds, visai pagrūti tas viss notiekās. Viņi ir ļoti moderni, ļoti augstā līmenī, bet šur tur tomēr pieklājībo kaut kas. Tas stils ir vienkārši bomba. Tur vēl iet gaismas vēl. Nepietiek ar to, ka tilts ir zils un vēl tur tas ir. Vēl ir kaut kādām gaismām jāiet.